nopirkām jaunas kurpītes. Kā tagad varēs skriet. Vakar bijām Alfas Sportlandā, un tur laikam paveicās baigi ar konsultantu. Man liekas, ka viņu sauc Markus, šautauts viņam. Viņš man atnesa kaut kādas 7 kurpes, viņš pats arī esot skrējējis. Un rītīgi visu kaut ko paskaidroja, pastāstīja. Izmēģināja gan tos Asics Nova Blast 5, gan Nike Pegasus 41. Abiem diviem tur man kaut kas nepatīk, bet kopumā ļoti forša pieredze. Galu galā iegādājās New Balance Fresh Foam 1080 laikam. Šī pēda jutās visstabilāk un vismīkstāk un foršāk. Un pēc skata arī nav neglītākās kurpes, kādas es redzējis. Pirmā testa pastāja, ir bišķiņ tā kā pa mākonīšiem, jā. Pietupties arī var, kas ir pozitīvi. Rekur zoles čeks, kamēr viņi daudz maz tīri vēl ir. Bet jau kaut kur pēc 10 minūtēm man pēdas sāk mirt nost. Šities pēc zālītes izdomāju pamēģināt aizskriet mājās. Var viennozīmīgi ātrāk paskriet, jo ļoti viegli ir ar papēdi triekties iekšā tajā zemē. Tad tas solis ir lielāks. Vai ir labi ar papēdi sīst pret zemi? Es nezinu. Šis jau ir tik ļoti mākonīgs, ka to pat īsti nejūtu. Bet tā kā es kaut kādu gadu esmu nostaigājis ar plikpēžu kurpēm, barefoot, man tūlīt uzsprāgstās pēdas. Es neesmu pieredzis staigāt pa mākoņiem. Un, ja es viņus būtu nopircis tieši pirms tā maratona, es, man liekas, pat tos 6 kilometrus nebūtu noskrējis. Bet mēs trenēsimies. Bišķiņ pastaigāsies, bišķiņ paskries. Un tagad jau kā pieradīs. Bet rītīgi dīvaini pāriet ir atpakaļ. Šito sauc par taktisko kurpju pārvilkšanu. Bet redzēs, kas par starpību ir. Pa pusmetru īsāks kā paliks. Jā, daudz labāk. Tiekās.